40 iztrūkstošie elementi, par kuriem runāja Valentīnas kundze. Nu, es kā uzturfizioloģijas pasniedzēja varētu teikt, ka 116 tomēr ir, ja tie ikdienā vajadzīgie elementi ir jāuzņem ar uzturu. Bet ja šodienas uzturā nav šo pilnvērtīgo vielu, tad mums ir šī kombinācija jāveido ar šiem preparātiem. Man ir šodien līdz paņēmies arī viens tāds žurnāliņš, pavisam nejauši man gadījies. Kurš tādu jau varbūt ir nopircis? Visi lūdzu nopērkiet. Viņš nāk kopā ar kaut kādu avīzi. Fantastiskākais raksts. Ja man te bija vairāki zvani par kaut kādām citām problēmām presē, es jau nelasīšu jums to priekšā. Es tikai vienu teikumu, jūs paši nopirksiet, varēsiet izlasīt. Tātad raksts ir fantastisks par to, ka, ja par glukozamīnu sevišķi, ja, bet par to, ka, jādzer ir patstāvīgi visu laiku. Locītavu veselības stiprināšanai un to slimību profilaksei ieteicami uztura bagātinātāji. Kur vēl labāk, ja? Viss ir uzrakstīts, cik, kā, cik ilgi. Un kādam ir jautājums? Palas mans. Vēl te ir viens superīgs raksts. Kas tas ir? Jā, par sirdi ir jārūpējās no visas sirds. Es nolikšu te drošāk. Jā, tā kā mīļie, par līdz tai sirdī mēs arī nonāksim. Sāksim ar imunitāti. Savedīsim kārtībā to daļu, par kuru ir visvairāk jārūpējās. Ja? Ar to ir jāsāk pamatā veidot programmu. Tātad šobrīd mūsu jaunās programmas mēs liekam pirmajā vietā. Ja? Tātad direse. Man te varbūt nesanāk visam vietu. Es varu nosaukt, lai jūs varat pierakstīt tātad uz leju. Tātad diresets, nano, antioks, detoks, kromvitāls, granatīns, enzīmja, 10, bisks un mega. Tās ir galvenās pamatu programmas, kuras strādās uz imunitāti, kārtos zarnu traktu, kārtos gremošanas sistēmu, nodrošinās ar antioksidantiem. Ļoti svarīgi, bet lai katrs normāls cilvēka organisms varētu uzņemt šīs vērtīgās vielas un katra šūniņa varētu uzsūknēt, jāatbrīvo šūniņa ir no stresa stāvokļa. Cits saka, es esmu mierīgs tā kā jūra, kur viņš mierīgs? Ja? Un kur viņš var šajos apstākļos būt galīgi mierīgs? Tad viņš ir nomiris jau, ja viņš ir galīgi mierīgs. Ja? Kaut kur viņš vienalga uz kaut ko taču reaģē. Ja? Un šūniņa ir savilktā tādā stresa stāvoklī, ir jāatbrīvo. Un tad visi šie mikroelementi, visi šīs barības vielas, visi tie 116, tad viņi darīs savu darbu. Un šajā grupā tātad mums ir svarīgi Pax Plus, Pax Forte, viss antistresa komplekss un antioks.
vielu maiņa. Ja? Nākošais svarīgais elements – visu mūsu endokrīnā sistēmu. Nu, tā ir ļoti tāda, katra cilvēka organismā tāda ļoti smalkie mehānismi. Ja? Tie ir mūsu smalkie mehānismi. Tas ir vairogdziedzers, tas ir aizkuņdziedzers, tās ir virsnieris. Ja? Nu, tie ir ļoti smalki mehānismi. Un ja kaut kas tur ar tiem smalkiem mehānismiem ne īsti tā pareizi notiek, ja, nu, mēs zinām, kādas ir sekas un kādas ir ļoti nepatīkamas saslimšanas. Un atkal šīs smalkie mehānismi nestrādā pareizi, ja ir deficīts. Ir mikro, makroelementu, minerālvielu deficīts, parādās saslimšana. Ar vairogdziedzeri parādās diabetes, parādās atkal kaut kādas šai smalkajos mehānismos problēmas. Nu, lūk, LC balans. KGO, nu, abi divi, ja? Gan absorbers, gan sapresants, sveltforms. Nu, vēl mēs šeit ierakstīsim detoksu un nortīru. Pamatu pamats. Pamatu pamats. Bet redziet, man te apakšā ne jau tā pa jokam, es te esmu atstājis tādas 3 tukšumiņus. Un neviena programma 1. mēnesī vai 2. vai 5. Ja, visām jākombinē klāt ir seniors. Būsim godīgi. Ja es esmu godīgi pati pret sevi, un ja es esmu godīgi pret saviem klientiem, man ir svarīgs viņu rezultāts. Man ir svarīgs viņu rezultāts. Un nevis kaut kādā veidā nebūt viņam kaut kā pārdot vienu burtu. Ja? Šodien nav daži šeit cilvēki, kuri arī man ļoti bieži zvana, un viņš ir 1 mēnesi, viņš ir palietojis NJNT, rezultāta nav. Es saku, ko tu gribēji pēc 1 mēneša, 1 kapsulu dienā? Kāds var būt rezultāts? Nekāds. Skrimslis, kurš atrodas uzstāptā locītavā, viņš ir tikai 5 milimetriņus. Viņš noārdās, nu, dzīves laikā daudzi. Viņš pa 1 mēnesi grib, lai viņš viņam ir atjaunojies. 1 kapsulu dienā viņš ir atjaunojies. Man nav nekāda rezultāta. Kā tev var atjaunoties visa skrimšu sistēma? Nu, nereāli. Nu, kā tur tajā vienā Krievu filmā, ja? Нереальные планы даете. Да, нереальные планы. Ir jāpalīdz tai sistēmai. Ja? Un šodien mums ir fantastiskas dots. Ja? Pat ne dots, bet, nu, par ko teica Linda, ja, tāda osteosanum un NJNT, bet ar to ir par maz. Ar to ir par maz. Locītava. Nu, redzējāt, cik tur bija skaistas bildes, kur viņi tādas šausmīgas izrādījās. Vai šausmas, ja? Bet tā ar mums ir. Kā var skrimslis atjaunoties? Tikai ar labu apasiņošanu. Aknas, nieres, vispārējais, jā. Es apēdu šīs kapsuliņas, jā, ātrāk nonāk, jā, caur gremošanu. Bet locītavā tikai ar apasiņošanu. Tātad ir jāuzlabo apasiņošanas sistēma. Un tad vismaz jādomā, ja tā ir problēma,
8-9 mēneši. 8-9 mēneši, tas ir minimums. Minimums. Jo notiek ļoti lēnām. Atjaunošanās notiek ļoti lēnām. Kas ir tie preparāti, kas uzlabos šo apasiņošanu? Protams, ka visa gandrīz šī pusīte. Visa šī pusīte. Antioks, bez antioks nekas nenotiek. Un bez taukskābēm arī nekas nenotiek. Un man te naktī piesapņojās tāda viena laba lietiņa. Omega-3 un omega-6. Diennakts deva 500 mg. Pat aiziesiet mājās un sākiet mums rēķināt, cik tad mums tās kapsulas megas ir jāpērk. Un atceraties, cik ir brīži daudz situācijas, kad es saku no 3 līdz 5 dienām. No 3 līdz 5 dienām. Atklāt sakot, ziniet, kur ir visvairāk? Megā un besmāk. Es jau izrēķināju. Es jau sēdēju un rēķināju. 500 mg. Cits teiks, bet es ēdu zivi. Ļoti labi. Kādu? Jūs tikko izbraucāt jūrā, noķērāt svaigu, vai ne? Aizskrējāt pa ledu. Zivs jau gaida. Zivs jau gaida. Labākā gadījumā 100 mg jūs varētu apēst sāļu ūdens, esošās saldūdens zivīs. Tur vispār omegas nav. Saldētajās Nu tad, ja nav, bez smārta var nozagt mazbērnam, vai pēkšņi aiziet mājās pašām mēģis rāmjūti. Saka, kā tev zivtiņas ir? Iedod man 5. Nekas bez šiem produktiem nevar sākt strādāt. Un vienmēr ir jāatcerās, lai šī kombinācija mums stabili strādā. Vienmēr jābūt ir antioksidantam, plus faks vai plus taukskābes. Tā būs laba profilaks. Tikai laba profilaks. Ir problēma? Kāda ir problēma? Liekam nākošo plusu. Liekam nākošos plusus. Ir nieru problēmas, ir iekaisuma problēmas jārisina. Liekam plusus. Tātad vai nu Ursuls, vai nu Nutrimaks. Tātad ir locītavu problēmas. Liekam plusus. Enjoy, plus osteosanum, bet pamats vienmēr ir jābūt vienam antioksidantam, obligāti jābūt ir paksam, kurš to šūniņu atbrīvo, lai tie visi vitamīni un mikroelementi varētu uzsūkties, un taukskābēm. Un ar tāds interesants moments, kurš man tai naktī piesapņojās, brīžiem ir bijis ar cilvēkiem, kad tu runā, ka tev vajag obligāti taukskābes. Viņš saka, es jau zinu.